Vakar bija sliktas ziņas, šodien man jums ir labas ziņas. Vakar reportēja rezultātus 3 interesanti uzņēmumi, kuriem šodien ir vērtības pieaugums jackpot style. Pirmais no tiem ir Robinhood, kas ir Amerikā ļoti zināma akciju investīciju platforma, kurai rezultāti gan peļņa, gan apgrozījums būtiski labāki, kā arī rekorda liels pieaugums klientu skaitā un biznesa apmērā. Šī platformā aktīvi darbojas pie produktu, pakalpojumu un funkcionalitātes uzlabojuma. Man patīk. Otrs uzņēmums ir AppLovin, par kuru es jums jau biju stāstījis pirms 3 mēnešiem, jo arī tad bija fenomenāli labi rezultāti un akcija būtiski palecās. Arī šoreiz tas notika, atkal peļņa apgrozījums labāki. Šis uzņēmums piedāvā mobilējām aplikācijām izaugsmes un monetizācijas rīku. Trešais ir Dutch Bros. Amerikā ļoti strauji augoša drive-thru kafijas vietu ķēde, kura ir ļoti draudzīga, enerģiska un laipna apkalpošana. Tur ir daudz unikālu dzērienu un uzņēmums nodarbojas ar filantropiju. Pēdējos 4 gados viņi ir dubultojuši savu vietu skaitu un skat, kā Dutch Bros akcija performē pār McDonald's vai Starbucks.